Porto vai kur tur esot Algarve, esot plūdi. Mums ir tikai lietus gāzes spēks. Ja, tik krastā lielie. Parādīšu progresiņu. Te reku mums jau ir sija. Divas sijas uzliktas uz staba. Un siena paliek vēl pusotra rinda, paliek uzlikts sijas, to sienu. Tad iesākuši esam to otru sienu, tas ir vansistabai. Tā pašreiz. Tad jumts jāpabeidz nedaudz, gali jāpabeidz. Uz jumta mums palikuši 2 koras gabali. Šito salaist kopā, kurš patiesībā tā kā neiet īsti kopā. Nedaudz nobīde ir. Bet tas iedēja daļai tās sienas, jo te ir kaut kādi kunkuļus tās sienas. Un viens bonus strādāt, ka lāzeri labi redz. Tad, kad viņu vajag. Lūk, divas rindas ar sijām jau uzliktas. Mēs jau varam eksperimentēt, kā te jumtu tagad likt uz šitiem, starp šitiem. Tur nāks. Taisam jumtu jau vairāk kā nedēļu. Lūk, no šādām te sijām veidojas jumts. Šitādi sīs iet. Un tad iet šitādi bloki starp viņām. Un vēl tās mazās sijas balstās lielajām sijām. Tagad izskatās šādi. Te mums ir esnā sija, te ir tievā sija. Un te vēl jāpabeidz šitas stūrīts. Un tad šits gals būs interesants. Te būs kaut ko interesanti jātaisa. Jāmora atkal sienas. Un tā, virzamies. Un te jau mums jau veidojas jau skats uz terasi. Apmēram šāds kalni priekšā. Šodien mēs turpinam svinēt Daca dzimšanas dienu un apmeklējam vīna muzeju, Nacionālo vīna muzeju. Vai ne? Milzīgi trauki. Tas ir galviņš no pirmā džeka, kurš to rūpnīcu debināja pirmo. Viņam ir reklāmas. Reklamēja savus produktus. Mūki dzer izskatās. Sākumā nesapratu vispār, tās visas istabiņas ir patiesībā vīna bunduļi, tā kā vīna tvertnes. Kaut kā caurums, pa kur lēja iekšā. Pēc tam tikai atvēra vaļā viņas. Tas nosēdums veidojas tieši no tā, ka vīns tur ilgi stāv. Un šits ir kančas aparāts. Šits arī skatās kaut kas līdzīgs. Glabātos, kuras vairs netiek lietotas. Cik tur viņš teica, tie 1000 litru iekšā? Nebija kaut kādi 112? Pār 100,000 litriem katrā. Nezinu, bet esot Portugālē šādas te, citās vietās arī, tas ir standarta tāds dizains. Viņas esot daudz pārtaisīts par viesnicām. Bed and breakfast. Kādreiz varat atrast, atbraukt, varbūt kādu šitādu palikt pa nakti. Šodien pirmais pasūtījām smiltus un akmeņus jumtam. Šoreiz pirmo reizi mums atved un pieved iekšā tieši mūsējā iekrāva. Visi citi atteicās, vispār negribēja vest, bet viens veikals atradās, kurš to var izdarīt. Aleluja! Tā, šodien svētdiena, ļoti jauks laiks, man liekas 18-19 grādi varētu būt. Jā. Mēs izbraucām sēņot uz Portugāles mežu. Mums ir daudz bērzlapes šeit. Un kaut kādas šādas, bet šādas mēs nepazīstam.
pēc sēņošanas jau jāpataisa māju uz priekšu. Šodien notiek betonēšana terases. Vēl nefilmē. Tā būtu galva. Quanto costa? 13,5. 3,5. 3,5. Šitie ir mani radinieki Inese un Haralds. Un nodarbojas ar kaut ko pirkšanu. Jā. Obrigado. Tā mierīga. Nu ko, šogad pēdējais video, šodien ir 31. janvāris. Es jau, man liekas, pusgadu neesmu ko filmējis. Ai. Laiks ir bijis lietains Portugālē. Lauki ir aplūduši. Roma, nedrīkst! Arī vēsāks ir, bet nu, mēs turamies. Turpinām cīņu. Nu jau tā ir cīņa ar šo mājas projektu. Ir tāda sajūta, ka esmu kaut kur visu ģimeni te iesprūdis bišķi jau. Es gribējās braukt pēc 2 gadiem maksimums atpakaļ uz Latviju. Bet nu jau, man liekas, ka man jau pavasarī būs 2 gadi kā riņķī, tā kā baigi jāiespringst. Bet nu šitā nav jahta, no kuras var piebraukt malā, izlekt un pārdot vienkārši un braukt mājās. Šitas būs jāpabeidz līdz galam. Tāda mums te izskatās. Esam uzbūvējuši eku sienu virs trepja, telpu virs trepēm. Tas būs tā kā nosakts, jāliek jumtiņš virsū. Jā, mūsu koridorīts trepēm. Vedīs uz šo istabu. To mēs te cīnamies. Nu un šodien vēl pēdējā gada dienā mēģinājām ieliet šito terasi līdz galam, bet pietrūka cementa maisiens. Jā. Nav brīnums, ka te papardas aug. Siena te no smiltīm taisīt. Nevar baigi jaukt, nu, ja tur jauc un tur tik nāk smilts ārā. Man viss siena jānojauc sanāk. Laikam jāmūrē vienkārši virsū un viss. Ko tu izdarīsi? Tad visiem laimīgu jauno gadu. Lai izdodas. Olha, funcionário!